Saruna ar ķermeni. Varonis versus meistars. 50 gados sievietei saruna ar savu ķermeni jau iegūst nobriedušu formu. Tā alkst pēc attiecībām, pēc veselības. Līdz šim liela daļa no mums, arī es tajā skaitā, sapratu tik vienu veidu, kā attiekties pret savu ķermeni. Kā pret instrumentu, ar kuru es izpildu ieplānoto, pierādu sev un citiem, cik spējīga esmu, panāku rezultātus vienu pēc otra. Tas ir stāsts par varoņa ceļu, kur romantizētas tiek ciešanas. Vērtīgi ir tikai tie panākumi, kuros jēgu iedod personīgā cena. Cik intensīvi ir mani pārdzīvojumi. Es raudu, man sāp, esmu laimīga. Savu lomu spēlē arī fakts, cik iespaidīgi izskatos savās un situācijas, cik sociāli apbrīnota es esmu. Varonim vajag lielu un spožu stāstu ar visiem dramaturģijas elementiem. Jēga ir tikai šādam stāstam. Ķermenis šajā stāstā regulāri piedzīvo adrenalīna un kortizola pieplūduma viļņus. Ķermenis gadiem ir bijis izdzīvošanas nometnē. Vairāk, spēcīgāk, ilgāk. Tās ir lieliskas izdzīvotāja prasmes, augstāko kalnu iekarotājs. Līdz kādā dienā tā vairs nevar. Kādam šis lūzums notiek ap 40 gadiem, citam ap 50. Ķermenis vairs negrib būt instruments. Viņš grib būt attiecībās ar cilvēku. Pati daba to ieplānojusi gudrāk par mums. Mainās hormoni, ķermenis. Ja šos signālus laicīgi nedzird, dažkārt atnāk ne tikai hronisks nogurums, bet arī slimības. Tas ir ķermeņa izmisīgais mēģinājums mūs apturēt. Ir laiks varoņa ceļam pateikt tādu skaistu paldies, paņemt iegūtās prasmes, pieredzi un doties jaunā ceļā, meistara ceļā. Meistara ceļš, ja tajā ātri uztver progresa elpu, kļūst tikpat interesants un vērtīgs piedzīvojums cilvēka dzīvē kā līdz šim. Sākas jauna veida attiecības ar ķermeni. Meistara ceļš ir dziļa saruna par kvalitāti, par drošību. Meistara ceļš ir par viedo smaidu. Viedais smaids rodas tad, kad tu saproti, tev vairs nav jāiekaro kalni, tu pat esi kalns. Tas ir smaids, ko ierauga spogulī sieviete, kura vairs nedzen sevi pāri spēku izsīkumu, bet gan ar interesi vēro, kā viņas ķermenis miedarbojas ar pasauli, kā tas atsaucas uz cieļpilnām rūpēm.